Sveiki, draugi! Šodien ir 27. decembris. Un šodien, kā redzējāt, es esmu nopircis šitos te kabelīšus daudz un dikti. Visādus. Tie ir pusotrinieks, 2,5 un arī kamerām. Tipa kategorijā 5 saucās vadam. Tur kaut kādi 6 vadiņi, tādi maziņi. Tās ir labās ziņas. Sliktās ziņas ir tās, ka es esmu aizmirsis gofru, laikam Rīgā. Es nopirku šitādu. Bet tā es domāju, viņi tādi šaurāk ir. Cik viņi ir? Tur kādi 10 mm, laikam, diametrā. Tā būs laikam pa mazu priekš parastiem kabeļiem. Tas ir vairāk kamerām. Varbūt es kādu vienu varētu atvilkt tur no rozetēm. Bet, jā, rītvakar jāmēģina sarunāt, ka atvedīs man to gofru. Kaut kā likās, ka paņēma no mājām, bet nē. Tur 50 metri bija. Un kaut kā tā. Ko tad es esmu izdarījis? Gribēju jau no rīta sākt kaut ko filmēt, bet izrādās arī baterija nebija uzlādēta. Es te augšā aizvilku kaut ko no šejienes, tur, kur karājās, uz to pārslēdzi. Šitien te tie 2 vadi, kas man te ir. Nu, arī lustrai, kas ir, tur arī to pārslēdzi. Viņš te bija izvilkts man pa šejienu, bet es tur pārvilku pa taisno, lai tur var pie lampām uzreiz pievienot. Man ir sarakstīņš sarakstīts. Es tirgoju eglis un sarakstīju sarakstīņu. Domāju, kaut kādu pāris lietas elektrībām jāizdara, bet kur te tāds normāls sarakstīņš. Nu, tur arī visādi sīkumi, protams, bet, nu, jā, tā kā jāiet cauri un visādas lietas vēl jāizdomā, kas kur nāks, tur, kur būs elektrībām, novērošanas kamerām, kaut kāda centrāle. Jā, kaut kas tur jāizdomā. Nu, tur kastīte kaut kāda laikam nāk. Un tā, jāsāk kaut ko vēl darīt. Te kaut kādas temperatūras mājiņas laikam. Sāks vīst ciet objektīvs pilnīgi. Nu labi, te laikam ir viss gatavs. Elektrībā izņemot gaismas, man te vēl jāatvelk no šejienes. Kāds 3 vai 4 spot gaismas, laikam, jā. Tā, pārējais laikam ir. Te rozetes būs, te es pārvilku bišķi garāku vadu, lai ir. Te būs rozetes, te aiziet uz nosūcēju. Tā plīts kabelis resnais. Resnais plīts kabelis. Un tad ir trauķinai rozete. Nu, gan jau, ka tur kāds 2, 3 jāuztais. Tā, te vēl būs rozetes. Un no šitā vēl uz turieni laikam jāizvelk. Kaut kādiem telefoniem un tā. Nu, te būs tāda leta, ko var redzēt. Tāda letīte, lai var te apsēsties un pieslēgt, ja kas palādēt kaut kāds telefons, ko tur. Es te pamēģināju. Šitais vats iet normāli te iekšā, it kā. Mēģinās izvilkt. Un pēc tam Rīgā man tur tas ir lielāks, bet, nu, tas nekas. Ņems kamerām to lielāko pēc tam, lai ir vismaz šodien ko ir darīt. Tā drāti šitai gofrē neiet cauri. Nevar izvilkt tā. Vienīgā ideja sadalīt pārgriezes pusēm un tagad vēl vienu. Mēģinās 2 gabalos tā kā
Suns! Kur tu biji? Paldies! Ļoti laipni no tevīm. Tā, nu laikam jāsāk tur arī ar tām kamerām kaut ko domāt. Kameru vadiņiem. Šito varētu it kā likt klāt, bet es laikam izvilkšu tur, izvilkšu to vadiņu mazo kameras un laikam kopā ar šito likšu. Jā, nu, ar savilcēju. Laikam kameras pa stūriem kaut kur būs aptuveni, jā. Tas nozīmē, ka te vēl viens vadiņš. Tas tur ies, šiten ies, te no stūra. Laikam šitā vads stūrieni un pa to es nezinu, kā tur labāk. Laikam apkārt te būs jāvelk tā arī šeit. Vai arī pa augšu. Pa augšu un tad ar to kopā. Tā, man liekas, labāk būtu, jā. Jā, šitais pagaidām pauzējās, tad jātin iekšā tie mazais vadiņš tajā melnajā gofrā. Ko tu esi izdarījis? Es esmu izvilcis caur šito tu kameras vadu. Viņš te iesies pa šejieni, jā, te iesies un tad satiksies ar otru kameras vadu un tad aizies vienā gofrā. Tā, es tur kaut kādus pāris metrus ietaupīšu vismaz. Kaut kādus grašus maksā arī tā gofra, tāpēc tā es izdomāju darīt. Tā, mums te vajadzētu izurbt vienu caurumiņu tam vadiņam. Pareizdies es izurps. Nav nejausmas. Nav nejausmas. Man liekas, ka pareizi. Jums jau laikam baigi. Interesanti nav, ka vienu to pašu es te skrūvēju. Viens tos pašus stiprinājumus. Tā, nu kur tas melnais nāk mums kamerām. Un. Tā tur beigas bardaks izskatās, bet es tur priekš ar apgaismojumu barošanu arī vienu savilku gofrā un tad tur pievienoju un tad reku šitie divi. Vienai divi kameras un pusotrinieks viens apgaismojumam. Jā, un tad te jau atkal jānokniep nozdrošien viens, un tad jāver cauri visu laiku tā kaut kā. Bet, nu, laikam šitie būs pēdējie. Es tā ceru, vairāk arī nebūs tie kabeļi šeit. Tas, laikam, šodien būs viss jāizdara, jāizvelk līdz kastei, un tad jau jāmet miers. Nu, labrīt, draugi. Tā, un ko tad es esmu izdarījis? Paspējis baigi neko daudz. Sapūtu bišķiņa putiņas iekšā, bišķi domāju ar šito sienu kaut ko pasākt. Man liekas, ka man vajadzētu sākt taisīt ciet ar tām kokšķiedrām. Viņu vajag no sākuma nolīmeņot. Viņi jānolīmeņo kaut kādi, gan jau ka reikas, iespējams, kad 25 mm jāsaskrūvē. Nu, jāizlīmeņo. Un pēc tam to kokšķiedru jānopako tā kā. Tā kā te taisīt ciet un pēc tam urps iekšā un tad pūtīs iekšā ekovati. Jā,
Tad es tev šito vadu sagatavoju. Šitais vads te vienosies pie rozetes apakšā klāt un būs ārā rozetes tur. Bet tur jānopērk vēl un tad, tā kā būs uz rokas, tad izurps, lai tur saprotos izmērs kārtīgi. Ir kā standarts visur, bet tā padās. Tā ir šitādas uzlīmītas. Uņemam nost. Līmējam virsū. Līmējam virsū, jo, lai laikam atkal tie augstuma tilti neveidojās. Šitā tā speciālā logu lenta, ko man atstāja. Tāds nav jautrs darbiņš, čakarīgs. Jānolīmē, lai nepūš nekas. Labāk nolīmēs tagad, jo mazāk elektrību vajadzēs pēc tam maksāt pa siltumu. Matemātika vienkārši. Es esmu uzlicis lāzeri. Man palika tā rulete, gribēju nomērīt. Tas apgriez bišķiņ to putas. Tur spraudziņš sapūts iet. Te es tā saliku to lāzeri, 5 cm vienā galā, kur atzīmīti, 5 cm otrā galā, tur atzīmīti un tad pastīties, vai ir taisns. 5 cm aptuveni rāda. Lai šitas būtu vienāk kaut kāda 5,2, pēc 2 mm. Aptuveni 5 cm plus mīnus kādi 4 mm. Staigā, bet tas, man liekas, pieļaujams ir. Jā, te apakš ok, uzkāpsim augšā. Paskatīties, kā tur izstās. Kā tu pa vīdu izstās. 46 kaut kādi. 43. Bišķiņ aiziet šķīvi, bet tas varbūt nav tik traki. Man liekas, nav beigā jēga tur ķert. Kaut kāds klucīšs likt, tā lai būtu tikai tur tie 2 mm taisnāk. Jā, 45. Laikam izstās, jā. Jā, 48. Jā, laikam šitais jānozāģē, un tad jau varēs to kokšķiedru no tiem atgriezumiem, kas man tur mēģināt varbūt salikt. Ko es atcerējos, man vajag krēslas sensoru vēl ielikt kaut kur. Es tikai nezinu, kur. Gan jau kā ārpusē, lai tā, kas ieslēdzās gaismas, lai nespīd tam sensoram virsū, un tad viņš atkal nelasīs pareizi laikam. Jānopērk vispār tas sensors. Tas sensors ārpusē tām 3 gaismām. Sāni 3 gaismām, te priekšā un tām gaismām. Nezinu, kā nu būs. Šitā ripa baigi neasāja. Kaut kādu lētā nopirku. Viņa arī pa platu priekš šitam. Šitā zāģa ir. Mēģinās nomocīt. Vispār neņem zāds. Good enough, nē? Kaut cik taisni ir. Jā, šitādas lietas parasti baigi aizņem to laiku izdomāt, kā tad beigās es tad darīšu. Jā, bet es izdomāju, ka mēs ņemsim, liksim te, vienkārši skrūvēsim šitam kokšķiedru, šito kokšķiedru virsū šitan, bet par cik te baigais tukšums ir, mēs ieliksim šitan tādas detaļas iekšā, pieskrūvēsim šitā, un tad, lai ir kur pieskrūvēt, savādāk ir tāds liels tas tukšums.
Tur bišķiņ piegriezu vēl šitai vietā, tur tāds bišķu zāri bija. Un tad, jā, liksim tur augšā arī tā. Apdarīsim ar to kokšķiedru, kas man te palicis pāri drusku. Kad stundu es te domāju, kā labāk, domāju, varbūt tāpadās kā šitan, tām reikām darīties, bet tur augšā tad īsti nav kur tur, tad vienkārši jāskrūvē klāt, un tad tur jāķer visi tie milimetri, un man liekas, šādi būs labāk. Jā, darīsim tā. Šajā pusē mums ir jau vēl šitā puse un augšiņas. Šitā te es ar skrūvītēm. Tā ir labāk. Tā, šitā te tāda skrūvītas sānos. Tas tā baigi nemērīšu laikam. No jēga. Tā uz acu pa vidu un te vēl viena. Jā, šitiem pirmajā urpsies rozeta vienu. Jā, tur tas augstums aptuveni tāds pa vidu būs. Vajadzētu būt kādi 4,00, 4,02. Ok, kā otrā pusē. 4,05. Šitais var mums dar. Sataisīju šitādus te gabaliņus, lai tur var skrūvīt cauri. Šitā te skrūvīt cauri un pievalkās klāt. Savādāk šitādu galviņu viņš ies cauri tam mīkstiem. Tad pēc tam mēs te liksim iekšā. Skrūvējamais vienīgais nav. Tā, liksim šitā. Lazerīts nolikts. Te ir lazerīti tieši. Te, lai vēl vienam gabaliņam, tad tas gabaliņš te ieliksies iekšā tā. Smuki būs. Un tā visur apkārt. Nezinu, kā to augšu vēl tur. Tā jau redzēs. Es tik nezinu, varbūt divās kārtās jāliek šito, lai tas stūris kaut kā nesalst cauri. Ko jūs saka speciālisti? Kā man vajadzētu darīt? Uzlikšu vispirms vienu. Pēc tam varbūt vēl vienu, bet tad man jāliek visam, lai viss vienā līmenī būtu. Tā kā, jā. Ko jūs sakat par šādu lietu? Kā nu pastīties? Bišķi kaut kāds milimetrs ir uz āru, bet varbūt jāuzsita rāmur. Būs normāli. Tur apmetums nāks. Tad pa virs un tad jau noseksies. Ir arī skavojamie tādi. Tas maksā 25 eiro dienā laikam. Bet, jā, es negribu tādu ņemt, jo man te nezinu, kur dienu vajag, kur dienu nevajag vairāk. Tad sanāk vajag braukāt un vest apakaļ. Labāk šitā, man liekas, ir nopērkam arī tāda apaļāka. Bet, es nezinu, man liekas, viņi baigi dārgie bija kaut kad es centru skatījos. Nezinu, šitā, man liekas, arī labāk turās. Kādu vainu. Iekšā zāģējot baigie putekļi iet pa gaisu. Šitās kokšķiedras.
jāpieskrūvē un laikam jāmet mieru šodien. Nu, labrītiņ, no šī rītiņa atkal, ja? Šodien 29. decembrīts. Jā, pasties, ko es dabūju. Beidzot šitais atbrauca man, gofrinieks. Šodien mēs laikam turpināsim ar tiem vadiem. Vakars te normāli atstājis bardaciņu. Bišķiņ jāsavāc te un tad jāiet laikam tiem vadiem tik galā. Vajadzētu tos kameru vadus paturpināt un vēl tur visādi rozetēm, visu sīkumu kaut kādi jāizdara. Tā, es te caurumiņu izurbu. Bija svērš laikam. Izurbu caurumiņu, izvilku kamerai vadu tur. Tur iekšā vēl jāizvelk savilcējiem. Un tad es te vēl izdomāju, ka es likšu te pa vidu mājai vienu šitā, lai viņš te man filmē. Un pa vidu, tad es noņēmu te šito te dēli, tad jāliek apakaļ. Tā, kāda bija, laikam šitā. Diezgan viegli. Likās būs grūtāk. Laikam vajadzētu saskrūvēt tur no otras puses. Jāizvalk tur, jāizurb. Vadiņš tur pašā stūrītītes. Jā, un otrā pusē tāpatās. Tad mēs esam otrā pusē tagad. Jānoņem pāris dēļi. Viens. Varbūt divi. Izurbsim te no apakšas vispirms. Tā būs, man liekas, vieglāk. Izurbsim un uzliksim vadiņu. Izvilksim vadiņu un tad lielo vadu izvilksim. Nu, kaut kā es viņu izbakstīju tāpat. Trāpīju. O, ir tas, kas vajadzīgs. Tā, šitais otrais. Būs labi. Vajag tur necentīšos ielīst. Te vēl viens ir. Būs labi. Nav baigi ērti te. Nevar tik klāts, normāli. Labs ir, jātais ciet. Un tad vēl otrā pusē tas pats. Šodien tāds vējains. Šitam, man liekas, te mēs urpsim šiten kaut kur. Laikam, jā. Vai arī te labāk. Kas pa mušiņām? Slēpjās. Pēls laikam savilkuši šitien. Pasties rekā. Mēģinājuši izgrausties cauri. Divus es nomedījis lamatiņās. Kā pagaidām klusums laikam. Nezinu, pa kurienes viņas var tiek iekšā. Nav ne jausmas. Varbūt tās bija tās, kuras tur iespundēja netīšām. Mēģināju kaut ko te veidot. Kur, man liekas, arī mans caurums. Kur ir? Bet garais vats vienīgais tur, man liekas, ir jānogriež.
Jā. Okay. Tā, nu tagad atliek laikam tikai savilkt šitos klāt, ja turētāji visiem. Jā. Šitais. Šeit. Tā, nu, laikam izskatās, ka esmu aizmirsis nopirkt arī savilcējus. Tā kā pagaidām atkal šitos liekam uz pauzes kabelīšus. Droši vien jādarbojās ar to galu sienu. Iesāku to maliņu, te varēs salst. Baigais trārgais laiciņš šodien, baigais vējš. Tā, nu, es te izdomāju visu vakaru, kur tad es likšu to krēslas sensoru. Es izdomāju, ka laikam liksim te ārā pie tās lampas, kas ir. Tad tepat nolaidīsim un šitien pie slēdžu laikam, jā, sanāk, jāpievieno mums. Un tad aizies mums tā gaismu, kas vāpuli ir. Visa. Tad vēl es te droši vien nogriezīšu šitiem tās maliņas. Nu, tas būs tur, nāks šitais pakojums. Bet pagaidām es vēl nevaru viņus tur skrūvēt. Pagaidām neskrūvēsim, jā, un to es nogriezīšu. Tur augšu varbūt to trīstūrīti var izzāģēt. Tur. Šito es izdomāju, ka vēl nezāģēšu laikam šitās līstes, nu, šaurās. Jo tur droši vien būs atgriezumi no sienām kaut kur. Un tad varēs salikt šitam tādu lielu loks. Negribas zāģēt kopā tādos sīkos gabaliņos. Nu, kā tā. Jā, nu, pēdējās dienas kaut kā sanāca haotiskāk te darboties. Kaut ko aizmirst un tā. Bet, nu, man tā loģika tāda, kad vismaz kaut bišķiņ, bet pa dienai un tad jau kaut kā uz priekšu, lai darbiņi iet. Tad druskai, lai vismaz kaut kas kustās uz priekšu. Šodien vispār 30. Laikam, jā, 30. decembris ir. Un šodien jāpaspēj uz Rīgu aizbraukt līdz 6 veikals strādā. Kaut kādi tur savilcēji, kas tur jānopērk. Tad jau apakaļ 1. no Rīgas. Un jā, tad 2. gan jau kaut ko padarīt. 3. Un jā, cerams, ka tām elektrībām varēs sadarīt visu. Jums jau droši vien arī jau viss apnicis šitais ir tiem kabeļiem. Tic man vairāk. Jā, un pēc tam jau kaut kas jāsāk pakošanu laikam darīt. Bet, nu, jā, tur vēl arī kaut kādi līdzekļi vajadzīgi. Skatīsies, visādi sīkumi jau ir, kas ko darīt, bet, nu, jā. Droši vien tad mēs tiksimies kaut kad nākamgad. Kaut kad droši vien kaut kādu janvāra beigām, iespējams, ja es tur saņemšos kaut ko samontēt. Bet, nu, tā jau es te darbojos, katru tāds brīvdienas gandrīz, tā kā materiāls būs. Kā jūs redzat, vēl kontentām daudz vietas. Daudz ko filmēt, daudz ko darīt. Kaut kur decembrī man bija kaut kādi 280 subscriberi. Domāju, ka nereāli līdz jaunajam gadam 300 dabūt, bet kaut kā vienā brīdī jūs man sākāt piesakot un jā, paldies par to. Novērtēju. Paldies par katru komentāru.
Paldies par laiku. Jā, tie, kas vēl nav piesakojuši, ja jums interesē un skatāties šito lietiņu, tad droši to varat izdarīt. Jā, kā redzat, te ir daudz vēl tas materiāls būs. Nu jā, novēlu jums laimīgu jauno gadu, priecīgs Ziemassvētkus un tiekamies jau nākamgad.